Labu vakar, bērni! Šovakar laiks Imanta Ziedoņa melnajai pasakai. Jūsu labākajam pasaku stāstniekam par godu. Mani širmie mati galīgi acis. Šī ir melna pasaka. Šī ir tik melna pasaka, ka nekā nevar redzēt. Tajā kaut kas ir, bet nevar redzēt. Aizveriet acis, vēl aizsieniet ar melnu lakatu. Un tagad jūs saprotat, cik tajā ir tumšs? Nekā nevar redzēt. Var tikai rokām taustīties. Tumšs kā ellē, vai ne? Šī pasaka jau arī notiek ellēs. Ataustījāt to pinkaino. Tas ir Janka? Nī, tas ir pats velns. Viņš ir tik melns kā zābakbirste. Ar viņu var zābakus tīrīt. Viņam ir deguns pilns ar pelniem. Iebāziet viņam pirkstu mutē. Jūtat? Pilna mute ar pelniem. Nekutiniet viņu, ka nesāk vēl šaudīt. Pajuks visu pasauli pelnos. Taustāmies pa tumsu tālāk. Tāda kā kaste. Tas ir televizors. Velns skatās televizoru. Melnu televizoru. Bet nekā nevar redzēt. Varbūt viņš arī kaut ko redz, varbūt neredz, bet skatās. Velnu bērni lasa melnas grāmatas, melniem burtiem. Pilnīgi melnas grāmatas. Un skaudīgi ir velnu bērni. Sirds viņiem melna un sirdī melna skaudība. Ja viens, piemēram, lasa kādu nelabu grāmatu, nelabās grāmatas viņiem skaitās tās labākās. Tad otrs izzog no grāmatas visus burtus un apēd, lai citiem nebūtu ko lasīt. Ja kādam velnu bērnam uzdevuma burtnīcā 2 vai 1, tās viņam tās labākās atzīmes, 5 vissliktākā. Tad citi viņam šos 1 un 2 no burtnīcas vienkārši izēd, izkož, izgrauž. Briesmīgi šausmoņi. Kamēr viens mācās, otrs pienaglo viņām astes pušķi pie krīdes. Pie velniem viss notiek otrādi. Pienu viņi dzer melnu, cukuru grauž melnu, ūdens pie viņiem melns. Melna mute jāmazgā ar melnu ūdeni, lai neviena balta plankumiņa nebūtu. Vienreiz velna puika nebija izmazgājis ausis. Velna puika bija izgājis pasaulē un noķēpājies netīs baltu, pārnāca ellē, notīrījies, bet ausis aizmirs izmazgāt. Aiziet uz skolu, ierauga velna skolotājs. Ak, šitā! Netīras baltas ausis! Tūliņ neņēma un ielai tušu ausī. Bet taustīsimies tālāk. Kas te tup? Tas ir mazais vēlniņš, viņš sēž uz melnu naktspodiņu. Uzmanieties, ka nepagrūžat, sākt vēl melnā balsī brēkt. Gaisma ellē nedrīkst būt nekāda. Ellē ir 7 durvis, starp katrām durvīm kambaris, tad 6 priekškambari. Nekad nedrīkst vērt vaļā 1. un 2. vai citas kādas 2 durvis reizē, lai gaisma neiekļūst uzreiz caur 2 durvīm. Kad ienāk 1. kambarī, tad jāiztais ārdurvis un sākas gaismas ķeršana. Gaisma izķer pa stariņām vien, sasien kūlīšos un ietin melnās avīzēs. Un tikai tad, kad visi stāni izķerti un ir pilnīgi tumšs, ienācēji var iet nākamajā kambarī. Saule, jūs zināt, ir ļoti spēcīga un gaismas ir ļoti daudz. Un dažreiz tā ieložas arī tālākos priekškambaros, bet visi vēlni saka, ka tālāk par 5. kambari neviens gaismas stariņš ticis nesot. Kad vēlni iet ārā pasaulē, tad melnajās avīzēs ieseņotā gaisma viņiem jānes līdzi un jāizsiež vienalga, kur tikai promenārā. Attrauj ātri durvis un ārā, bet kamēr durvis vaļā, ieskrien atkal gaisma ellē. Katrā kambarī strādā vesela velnu brigāde, kas tad to gaismu atkal saķer, sāsaiņo un nākamajam ārā gājējiem dod līdzi, nest prom. Tā velna ar gaismu cīnās. Vienreiz vienam velniņam bija iepatikusies kabats baterija. Viņš bija vakarā atņēmis vienam puikam, uz ceļa paņēmis to ellē līdzi un ticis līdz 5. priekškambarim, kad ella sardz to izskatīja un atņēma. Vajadzēja redzēt, kas par traci bija. Sasauca velnu tiesu, izsvied velniņu no ellas un tagad nelaiž iekšā. Tagad viņš pa vakariem klīstot apkārt un ņemot puikām nost kabats baterijas, sevišķi vēl tiem, kas spīdi no citiem acīs sakot, tu nu gan esi, tu esi tikpat nelabs kā velns, tu man patīc, un atņem kabats bateriju. Bet cik ilgi viņš tad gaismā dzīvos? Velniem jau grūti gaismā ilgi dzīvot. Tāpat kā mums grūti dzīvot tumsā. Tāpēc taisiet acis vaļā. Bet tie, kas neklausīja un visu laiku turēja acis vaļā, tie jau īsto pasaku neredzēja. Vajadzēja turēt acis ciet, tad būtu redzējuši.